Visiem cilvēkiem ir nepieciešama izklaide, un viens no Latvijas auditorijai pieejamākajiem izklaides veidiem ir tieši komerciālās televīzijas veidotie šovi. Skatītājs ir pelnījis to labāko skatoties televīziju. Taču vai bieži aizdomājamies par to, kurš kā un kāpēc veido komerciālo šovu piedāvājumu Latvijā? Kāpēc Latvijā ir tik maz šovu? Nereti gadās dzirdēt. Tomēr, ja saliek kopā visus šodien piedāvātos lielākā šovu importētāju MTG šovus, sanāk papraus saraksts ar dažādas tematikas raidījumiem un šoviem. Koru kari, novadu sadziedāšanās, pilsētu popularizēšana un kordziedāšana, māju sajūta. Ir raidījums, kura būtība ir gan dot praktiskus padomus, gan stāstīt raidījumu varoņu dzīves stāstus. Un raidījums Precamies ir sarunu šovs par attiecībām. Šova koru kari 3 producenta Ilze Ūdra portāla mansmedijs.lv atklāja, ka lielākā daļa no tiem ir būvēta uz starptautiski atzītiem ārzemju piemēriem, kas jau ir iemantojuši skatītāju simpātijas, un tas tiek darīts, lai gūtu balansu starp skatītāju un reklāmdevēju vēlmēm. Ja es kā producents aizēju uz televīziju ar ideju, lūk, Holandē ir ļoti veiksmīgs, interesants produkts, kas varētu būt interesants arī Latvijas skatītājiem. Televīzija izvērtē, sazinās ar licences īpašniekiem un savā starpā diskutējot arī tiek pieņemts lēmums. Mansmedijs.lv komanda devās ielās, lai skatītāji paši atklāja savas simpātijas vai antipātijas pret komerciāliem šoviem. Ziniet, man jau ir daudz gadi, un es esmu tāds koru karus redzējis, bet citādākus. Tas tiešām ir laikam šovs. Taisa pakaļ kaut kur ārzemniekiem. Koru kari ir labi, tāpēc, ka, apvieno. Bet tas Precamies, man šķiet, ka tas vairāk cilvēki iet, lai pajokot. Man interesē Rīgas vēsture un viss, kas ar to sakarā. Šovi, diemžēl, nav ar to sakarā. Koru kari skatos ļoti reti, bet iznāk paskatīties gandrīz ideāls randiņš. Un paskatīties sabiedrisko dzīvi no maliņas. Kaut kā tas mākslīgi izskatās, teikšu atklāti. Kā liecina TV3 nesen palaistā reklāma un MTG producentes nevēlēšanās atklāt šovu aptuvenās izmaksas, viena televīzijas raidījuma vai šova izmaksas plešas līdz 10 000 latu. Tāpēc nav brīnums, ka skatītājiem tiek piedāvāti jau atzinību iemantojuši šovi. Mēs nevaram runāt par milzīga budžeta produktiem šodienas Latvijā. Mēs savus lielos šovus ražojam par izmaksām, par kādām viņi taisa vienu reklāmu. Lai kā beidzies kārtējais MTG un TV3 veiksmes pārbaudītais produkts – Koru kari 3. Šova veidotāji atzīst, ka šovs pirmkārt ir domāts pozitīvām emocijām, kas mūsu publikai ir nepieciešams, un otrkārt reitingiem. Vēl aizvien vienīgais veids, kā Latvijā nosaka produkta veiksmi, ir reitingi un produkta pievienotā vērtība. Arī pārbaudīts šovs ir izaicinājums lielai cilvēku komandai, kurā ir arī daudz populāru ļaudis. Izaicinājums tāds, ka es nebiju vadījis nevienu šovu 3 gadus, un tagad es vadīju kopā ar Annu Rozīti, ar kuru mēs nebijām neko vadījuši agrāk kopā. Bet principā tā pa lielam nekāds baigais izaicinājums nav. Vienā brīdī jau pa vidu man bija tā, kā tas šovs beigsies, baigi garš. Bet tagad, kad beidzas, jau gribas, lai nebeidzās, lai vēl bišķiņi iet, bet tā vienmēr ir. Mēs ieguvām jaunus draugus, jaunus kolēģus un lielu pieredzi. Man ļoti patika vispār viss priekšnesums, kā viss kori dziedāja un kā tas viss šeit notiek, jo es nekad neesmu bijusi, un tagad es ar savām acīm ieraudzīju, kā tas vispār notiek. Es varu pateikt, ka aizkulisēs ir paši interesantākie notikumi, kuri sadziedas, sadraudzējas, tur viss tas grims, tās frizūras, ko jūs pašlaik varat redzēt. To nekad dzīvē es tā ejot pa ielu neizdarīšu, bet no šova ietvaros to var pamēģināt, varbūt atrast sev kaut ko jaunu. Skatītāji, es domāju, ir ieguvuši ļoti skaistus priekšnesumus, krāšņus, tādus interesantus, un es domāju, pats svarīgākais tās ir emocijas, jo mēs jau visi alkstam pēc emocijām, bet sevišķi tīrām un skaidrām. Ja mēs kādam šovu veidotājam no Holandes vai tikpat labi no Krievijas pateiktu, ka mūsu šovos ir dzīva skaņa, un mēs to visu varam savaldīt, savākt, un tas viss funkcionē, viņi teiktu, tas nav iespējams, jo televīzijā tā nemēdz būt. Bet mūsu gana ierobežoto līdzekļu apstākļos mums nav citu veidu, kā panākt labu rezultātu ar to, kas mums ir. Vairāku šovu režisors Arvīts Babris skaidro, ka televīzijas šoviem ir noteikts primārs mērķis – izklaidēt skatītājus. Man liekas, ka šovā galvenais, lai
pašiem tiem, kas ir uz skatuves, lai viņiem ir prieks, lai viņiem ir gribēšana un apstākļi un azarts, lai mirdzētu acis, lai gribētos dziedāt, jo, ja tas ir, tad arī skatītāji ir apmierināti. Es ļoti ceru, ka caur tām dziesmām, caur tiem vadītāju tekstiem un caur pozitīviem emocijām, smaidiem un pāriem lietām skatītāji, kļuvu maķinīt labāki kā pirms tam, sirsnīgāki, varbūt drusciņi laimīgāki. Komerciālās televīzijas šovi Latvijā pārsvarā nav ordināli un lielākoties atkārtojas. Taču tie ir tik populāri, jo skatītāji tos augstu novērtējuši. Tāpēc vienkārši atslābināsimies un baudīsim mums piedāvātos šovus, gaidot jaunus, iespējams arī ordinālus šovus. Edgars Noskaus, Diana Haduļina un Alīna Kazlovska. Matsmedijas.lv